Kāda ir saistība sievišķībai un iemācītai bezspēcībai? Un kā tas ietekmē tevi šodienā? Par šo te tu uzzināsi, ja turpināsi skatīties podkāstu Var un Vajag, kas ir sarunas par to, ka patiešām ir iespējams dzīvot vieglāk, dziedinot savas traumas, pieredzes, pārdzīvojumus, strādājot ar sevi un sākot sev uzticēties. Mani sauc Inese Zingēvica, un es esmu prāta un zemapziņas transformācijas eksperts. Es daru pilnīgi to pašu, tikai savādākā veidā, kā Linda. Es esmu Linda Kronberga-Svence, un es esmu transformācijas mentore caur mīlestību, jo es ticu, ka aiz katras grūtas lietas slēpjas kaut kas dziļāks, ko atrisinot, dzīve kļūst daudz vieglāka, vienkāršāka un baudpilnāka. Yes, exactly. Un, ja jūs redzētu sevi tā kā mēs tevi redzam, nu, tu jau sen jau mestos iekšā un strādātu un vilktu tās vecās netīrās zeķes nost un krāmētu kaudzītē un ieraudzītu tiešām, cik fantastiski jūs visi esat cilvēki un cik jūs esat spējīgas un spējīgi un spēcīgas un vispār jā, par to vispār nav nekāds jautājums. Jautājums ir par šodienas tēmu sievišķība un iemācītā bezspēcība. Vai tu vispār esi iedomājusies kādreiz, ko tas nozīmē? Iemācītā bezspēcība. Jo ļoti bieži šīs te iemācītās bezspēcības aprakstošās īpašības ir tieši tās, ar kurām raksturo sievišķību. Es pati nevaru. Sievietei ir jāklusē un jāļauj vīrietim runāt. Sieviete nevar. Sievietei, kas tur papildina mani, ja? Lai es te neaizbraucu galīgi Kurām augstu. sievietēm nevajag vīriešus? Mhm. Šis mums noteikti atritināsies laika gaitā. Jā. Mums nav viss tagad jānosauc. Tas, kas zinās, tās sajutīs. Un, jo šitam ir ļoti daudz dažādas šķautnes, kas vienam liekas, nu nē, tas nav par mani, pasakot to drusku savādāk, vai bišķi no cita rakursa, jā, o jā, tas ir tieši desmitniekā par mani. Un tas ir par to, ka tas ir sācies jau ļoti, ļoti sen. Tas ir sācies vairāk kā 25,000 gadus pirms mūsu ēras, kad pēc Atlantīdas bojāejas kaķu sievietes pārvaldīja Ēģipti. Viņām bija savienojums ar kosmosu, viņām bija informācija, lai to visu tā kā vadītu, pārvaldītu. Un tad vīrieši, tā kaut kāda grupiņa vīrieši izdomāja, ka nebūs tā, ka neies krastā, kad sievietes tagad pārvalda, ka viņi grib. Tātad viņi domā, ja sieviete var, tad viņi arī var. Ar ko tad viņi tur savādāk ir? Viņi savādāk bija ar to, ka viņi bija vairāk kā cilvēku būtnes, cilvēciskos ķermeņos, un tās sievietes bija kaķu sievietes, kurām bija, tā kā it kā deformēts gēns, bet tas bija tas, kas viņām ļāva vieglāk saņemt informāciju un savienoties ar kosmosa zināšanām. Un tur beidzās tā nogalinot tās kaķu sievietes, sanāk, ka viņi pilnīgi tā kā atslēdza Zemi no kosmiskajām zināšanām, kosmiskās ietekmes un sāka ar savu cilvēcisko lielo ego pārvaldīt. Un tur ir sākums tai toksiskajam vīrišķīgumam. Un nē, tas nenozīmē, ka visi vīrieši ir slikti, toksiski, nevajadzīgi vai vēl kaut kādi tādi. Tas nav par to. Tas ir par to, kas ir mūsu mainstreamā, par ko tagad sievietes cīnās, ja, par to, ka viņas iet politikā, ka viņas iet augstākos amatos un visu kaut ko. Tas ir
nu, tā kā reversā aiziet atpakaļ Mhm. savā spēkā. Redzu, ka reizēm tas aiziet tiešām tādā bišķi greizā tādā, bet pirms katra tāda labāka iznākuma, vai ne, vienmēr ir kaut kas liekas, kad aiziet greizi, šķībi, greizi, Mhm. nepareizi, lai viņš atkal atstātos, tā kā atnāktu savā vietā. Nu, lūk, tur ir arī tā mūsu sievišķība. Labi, tagad mums ir atkal, protams, mums bija arī diskusija nedaudz, kas ir sievišķība un sievišķais spēks, vai tas viens un tas pats. Kādam tas būs viens un tas pats, kādam tas būs divas dažādas lietas, bet, teiksim tā, sievišķība nav staigāt kleitās un lidināties pa gaisu un neko nedarīt un, nezinu, pakļauties vīriešiem vai atkal nepakļauties vīriešiem. Nu, katram savs stāsts, ja, Mhm. nav sievišķība manā skatījumā. Sievišķība ir tajā momentā, kad mēs, kā sievietes, pieņemam savu spēku. Un mūsu spēks nav tā kā sievišķība un sievietes spēks. Tas nav raudāt, tas nav taisīt histērijas, tas nav taisīt drāmas. Tas ir visā tajā izrādē, vienkārši šī loma mums, nu, tā kā sievietēm, nu, es teiktu, tā kā maska uzlikta, nu, reku, šis ir tas. Un, vai arī ir variants tāds, ka ir nenormāli vāja sieviete, kas neko nevar pati izdarīt, un otra ir tāda sieviete rolā. Un, ja mēs Jā, tā jau paskatāmies esmu sieviete. pa lielam, ja man saka, kļūsti sievišķīga, tad es negribu ne tāda kļūt. Nu, tad es labāk izvēlos nebūt sievišķīga. Tāpēc, ka tas Mhm. neviens ne otrs nav sievišķības tā kā etalons. Varbūt viņš ir tā kā mākslīgi radies un pieņemts kaut kur mūsu zemapziņā iegājis, bet patiesība tā nav. Tā nav sievišķība. Sievišķības Mhm. spēks ir ļoti liels un jaudīgs, spēcīgs, bet maigs, mīļš un harmonisks. Pirms mēs aizējām pārāk tālu no tiem pirmsākumiem, ja, tad arī, nu, piemēram, tajā vēsturē, kas mums ir pieejama, kas ir recorded history, ja, ir tāpatās posmi, kad tā sieviete tiek godināta un kad viņa ir tā kā atzīta. Un man liekas, nu, kaut kādi tie 12,000 gadi apmēram, ja, kad tur bija gan, nu, nebija, protams, kristietība, bet cilvēki saistībā ar zemi un tam līdzīgi, un sievietes ķermenis tika godāts, un dievības nekad nebija viena, bija gan sievišķā, gan vīrišķā, arī, teiksim, latviešiem ir, jā, ir vairākas dievības, un ir dievs, un ir laima, un ir māra, un ir jumis, un kas tur vēl nezinu, kas, jā, nekad nav tā, ka vai nu tikai sievietes, vai nu tikai vīrieši, jo tas ir disbalans, tas ir, nu, tas jau, nu, dabā mēs redzam, ka turpinājums rodās tikai tad, kad ir gan sievišķais, gan vīrišķais. Un tad ir tādi periodi vēsturē, kad tas vienkārši šī te sievišķais spēks un dievība un tam līdzīgas lietas tiek izslaucītas, aizslaucītas un likvidētas. Un tas ir, nu, visu laiku tas ir tā, tad, nu, tu nevari no tā nekur aizbēgt. Un, nu, tagad jau diezgan skaidri, ja teiksim, 80. gados, piemēram, bija, nu labi, nu tur Bībele tur vispār izdzēsa visu ārā un pārrakstīja, nekas nav noticis tā, kā tas ir noticis, un sieviete ir fuj pē, pavadinātāja un mātīte kārdinātāja un nabaga vīrietīte. Tu ābolu tak nebūtu ņēmis, tā jām nebūtu bijusi, nu. Un kas tad tur tā Lilita vispār psihopāts kaut kāds, kas pirms tās ievas tur bija, tas taču ārprāts ir. Un um, tas viss ir iemācīts patiesībā, ja šis te, kad caur kultūru, caur folkloru, caur visu šo te, nu, kristietības, nu, neesmu islāmā fluenti, tāpēc es nezinu, kas tur ir, bet, nu, tur arī ir tas, ka tomēr ir tas, nu, labi, es tur nelīdīšu iekšā, es tikai zinu pāris dziedājumus no Korāna. Tā kā tas, nu, tāpat ir uzsvars uz to vīrišķo un vīrišķais un valdošais, un vīrietis zina, un sieviete tur
var paklusēt un atbalstīt vīrieti. Un tas jau viss pamazām izveido šo sievietes vietu. Sieviete ir kaut kas mazāks nekā vīrietis. Sieviete ir izveidota no Ādama ribas. Tā tad sieviete bez vīrieša nevar. Un par cik vīrietis nejūt emocijas tik ļoti, bet sieviete ir jutīga un emocionāla, tātad tas ir sviests, tā ir slimība, tas nav normāli, ko tu tur taisi histēriju un tur kādas emocijas, ko tu tur runā. Un sieviete tā tad ir tikai derīga, lai taisītu bērnus. Un tas arī ir mūsu sabiedrībā šis te tas jaunības kults, kad, oh my God, nu, 16, 17, 20, 25, 30, nu tad jau paliek vecas tās sievietes, tās jau tur var norakstīt jau, jā. Modelis, aktrises. Nu, labi, tas sāk tagad mainīties pēdējā laikā, jā, bet kādu laiku tas bija ļoti izteikti, kad viss, tikko tev ir pāri tur 30, 35, tu jau esi veca un, nu, fuj, viss vecmeita. Un tava vērtība ir tavs tikumiņš, cik skaisti tu vari sakārtot savu mājiņu, cik tu esi saimniecīte laba, izšuvi savus tur bļāvienus kabats lakatiņus un uztaisīji ēst un samarinēji sēnes ziemai un tev bija izravēts puķu dārziņš, tad tu biji laba, bet, nu, ja nē, tad vispār kaut kāds norakstīts. Tik daudz patiesībā tie rāmīši, kuros jāierāmējās ir. Un pat nerunājot par tur vecmāmiņu laikiem un tam līdzīgi. Um, 19. ne, bet 20. gadsimtā, 1900. gados līdz pat kaut kādiem 30. vai 40. gadiem, nezinu kā Eiropā, bet Amerikā varēja vīrs sievu aizvest uz psiheni un pateikt, ka viņai jāsēž psihenē, tāpēc, ka viņai ir PMS un viņa ir pārāk emocionāla. Nu, jā, šim te mēs esam gājuši cauri, līdz mēs esam sapratuši, lai mēs būtu sievietes, sievišķīgas un pieņemtas, nu tad mums ir jāklusē, mums ir jātēlo, ka mēs neko nesaprotam. Vīrietis runā pirmais, vīrietis ēd pirmais no sērijas, jā. Un tu tik sēdi un klusē. Jā, Un, šitas ir, nu, šitas ir ļoti dziļi. Protams, ka tas ne visiem, vai ne, ir tā, ka simtprocentīgi tā, kā mēs tagad apstāstām, bet tas tā galvenā ideja ir. mm, Pirmo reizi, kad es tā kā par to savu nu, tā kā sievišķību, sievietes spēku un nu, vispār par to sievišķo un vīrišķo, ja tas tieši tas, ko tu nu, ļoti labi tu pieskāries, kad nu, nu, ne sieviete ir tā perfektā vienīgā, kas te tagad var visu kaut ko izdarīt, un ne vīrietis. Tieši kombinācijā, tieši harmoniskā kombinācijā, kur viens otru saprot, atbalsta, tas ir tas, kur var kaut kas notikt. Bet kāpēc mēs par šo runājam? Tāpēc, ka nevar šī harmonija būt, ja sieviete noliedz savu spēku. Viņai ir jāatzīst savus spēkus, un līdz ar to viņai pievilksies arī vīrietis, kurš atzīst viņas un savu spēku. Jo vīrietis var ieraudzīt savu spēku tikai, nu, tā kā nevis tikai, bet viņš ierauga savu spēku caur sievieti, un otrādāk. Un man otrādāk liekas, var būt. jā, man šķiet tik interesanti tas, ka kur sākās tas kopīgais, vienkārši mega spēks, ir tad, kad sieviete atzīst savu spēku un vīrietis atzīst savu jutīgumu. Mhm. Un tad vienkārši notiek amazing, un mēs esam, jo tas ir, nu, tas vīrietis noliedz to sievišķā spēka daļu sevī, un sieviete noliedz to vīrišķā spēka daļu sevī. Un Sieviete viņa noliec, abi divi noliec savu nu jā, sievišķo. bet Jo nu, sieviete iet tajā vīrišķajā, jo tas nu ir jā, bet, viņa. nu jā, nu, bet, nu, principā tā tad, nu, spēks, tas ir par, nu, vairāk tas tiek tā kā prātā,
ja tas ir spēks, tad tas ir vīrišķais. Tas nozīmē spēks. Nu, tā tad, nu, man ir spēks, man kaut kas ar Ja, viņu vai tu saki, jādara. sievietes noliec savu iekšējo sievišķo spēku, kas nav iet un sist sienas ar kuvaldu, bet gudri pārvaldīt to, kas viņām jau ir, vai arī to, ko viņas grib, vienkārši pievilkt klāt. Viņas aiziet tajā vīrišķajā, un vīrietis atkal, nu, viņam viegli ir būt tajā vīrišķajā, un viņam, ja vīrietis ir drusku tur jūtīgāks vai kaut kāds maigāks, tad vai nu viņš ir zilais, vai nu viņš ir memļaks. Divi varianti. Nu jā, bet Nu, tā kā mainstreamā. es nezinu, es tagad runāju par nu, tā kā loģisko izskaidrojumu tai enerģijai. Jo nu, tad, kad es esmu šī maigā būtne, kurai nav viedoklis, kurai citi pasaka, kas viņai ir jādomā, Okay. um, nu, tad jau viņa ir šajā te Vīrišķā to, noliekšana. vīrišķā noliekšana. Nu jā, noliedz to Jā, vīrišķo. jā. Tādā ziņā, ka nu, tā kā nu, vispār es esmu nu, nespējīga, es esmu tur nu, vat, psihinē un nezinu, ko man Okay, domā. šādā aspektā es tev pilnīgi piekrītu. Jā, tieši tā tas ir, kad tad, nu, jā, bet man atkal nāk ainas, kad mēs par šo runājam, man atkal nāk ainas, kur sieviete, jā, bet tas ir kā nākamais topiks, kur sieviete Mhm. noliec savu sievišķību Jā, un viņa mauc nevīrišķīgajā. jā. Tas, ko tu saki, jā, tas ir par to, ka, ja sieviete aiziet tikai tajā sievišķi, es neko nevaru, man vajag prasīt palīdzību, man nav savs viedoklis. Tad, jā, pilnīgi piekrīt, tad sieviete noliec savu vīrišķo daļu, un vīrietis, ka viņš neko nejūt, vīrieši tikpat jūtīgi un tikpat emocionāli, un viņiem viss notiekās, Mhm. un tad viņš noliec to savu sievišķo daļu. Pilnīgi piekrītu. Mhm. Jā, tā viņš ir. Yes, Mhm. apjāmies par, nu, kopīgā skatījumā. Bet tas, kur es gribu, tā kā, kad es sāku skatīties par to sievišķību un vispār, nu, jā, drīzāk par to sievišķā spēka noliekšanu, Mhm. aiziešana tādā vīrišķajā ir, pirmais, kas man atnāca, bija tā kā tie laiki, nu, tā kā mana, sanāk viņa vecmāmiņa. Mhm. Tas ir kaut kādi, tas ir Pirmais pasaules karš. Uh, vairāk otrai. Nu, arī nu, vecmāmiņai pirmais, Mhm. pēc tam otrais pasaules karš. Es par to, ka sievietēm jau nebija tie vīrieši, uz ko paļauties. Mhm. Vienkārši fiziski nebija. Tas nebija, ka viņš Mhm. tur bija tur kaut kāds, vai ne? Mhm. Vienkārši fiziski nebija. Sievietēm bija jāuzņemās pilnīgi viss, par ko darīt, un tur Mhm. kāda tur sievišķība. Nu, Mhm. kāda tur tagad jutība? Man vienkārši jāmauc, lai es izdzīvotu, lai es tur ar tiem bērniem tiktu galā. Mhm. Vīrietis nav. Vīrietim, nu, tā kā zemapziņa, tas jau ir zemapziņā. Jo, ja vīrietis nav tā, tad viņam uzticēties nevar. Tas, ka viņš tur iet tur to zemi aizstāvēt, ok, bet kāds man, kā sievietei šeit Mhm. mājās ar 6, 10, 12 bērniem, baigi man palīdz, ka viņš aizstāv valsti, jo šeit man ir vienai pašai ar visu jātiek galā. Un tur arī sāka, nu, tā kā tur aizgāja tas kults, kad vīrieši nav. Nu, tā kā, Mhm. ja sieviete iemācās dzīvot bez vīrieša, tad pēc tam ir atkal vesela paudze, kas mācās pieņemt tos vīriešus Mhm. atpakaļ un dzīvot ar vīriešiem. Jo ir vesela paudze, kas ir iemācījusies dzīvot bez vīriešiem. Un, kā es redzu, savā dzimtā ir viens moments, bija, kad nedzima puiši, jo vienkārši bija tik liela, ka nu, tā kā viņus nevajag. Zemapziņas programmās, tā kā nevajag Mhm. tos vīriešus, mēs sievietes pašas visus varam. Un dzima vienkārši meitas, meitas, meitas. Protams, es redzu, kā tas iet kā pa viļņiem, arī no dažādām dzimtām. Dažādās dzimtās tur pa priekšu ir puiši, pēc tam meitenes, bet es tagad konkrēti runāju par savu dzimtu, kur dzima meitenes. Un visi puiši, vai nu, kad puiši pieteicās, vai nu bija aborts, nu, tā kā apzināts aborts, vai bija Mhm. spontānais aborts, vai piedzima nedzīvi, jo viņi vienkārši nespēja izdzīvot tajās enerģijās, nu, tā kā tā zemapziņas programma vīriešus nevajag. Mhm. Tad nākamais vilnis, kas mūsu dzimtā gāja, kad dzima tikai vīrieši, un tas bija tas, ka tur bija jādziedina. Jā, nu, vai es pat teiktu, ka tā bija zīme, ka tika dziedināts tas vīrišķais, ka vīrietim iedeva vietu. Nu, burtiski tā, ka, es nezinu, mums ir kaut kādi 11 puiši un 3 meitenes dzimtā Mhm. piedzimušas, nu, tā kā tādā vienā laika Mhm. periodā.
Un kas tagad notiek? Tagad nākamais vilnis mūsu dzimtā sākas, kad sāk dzimt meitenes. Tāpēc, ka tagad ir jādzied, vīriešiem ir jādziedina nu, ka viņi pieņem to sievieti, ka viņi dod tai Mhm, sievietei vietu tajā dzimtā un rūpējās par viņu un gādā. Un tas tā baigi interesanti, kā vienkārši nu, visums, vai es nezinu, dzimta, vai visa tā kā attaino, kas notiek, kā notiek tie procesi, kur ir tā dziedināšana, kur vēl kaut kas jāpadziedina. Jo tas mhm, ir, saku, 10 gadu laikā 11 puiši un trīs meitenes. Un tad mhm, pēc tā 10 gadu posma tagad sāk atkal dzimt 4 vai 5 meitenes, nu, tā kā mhm, viena pēc otras. Tā kā šitas ir tā kā ļoti dziļš. Un tad, kad es šo atklāju, protams, tad man nāca tas dziļākais, ka tas vispār nav sācies ne ar karu, ka tas ir vispār sācies pirms 25,000 mhm, gadiem, šis sievišķības un noliekšana. Un tas ir, mhm, kad, ko tu saki, ja, tad, ja sieviete, nu, ja sievietība, sievietes būšana, sievietes spēks ir tik vienkārši briesmīgs, tur emocijas, drāmas un vēl viss kaut kas. Nu, tad loģiski, kad vīriešiem tā kā, nu, kā es negribu būt vecena, es negribu būt drāmu taisīt, es negribu jūs teikt tā, es nejutīšu. Es nejutīšu, mhm. es nejūtīgs, es būšu stiprs, es būšu spēcīgs. Un es pat teiktu, varbūt, ka tas bija vesels pēc kaut kāda, man liekas, 80. gadu kults, ka neraudi, tu esi stiprs, puiši neraud. Nu, tā kā Oi, tas ir tas vispār. kults jau ir tāds, nu, tas jau ir vēsturiskais kults, kad vīrieši neraud, un patiesībā es gribētu teikt to, ka tie bērni, ja, kāpēc viņi piedzīvo, kāpēc ir paudžu konflikts. Tāpēc, ka tie bērni dzimst tādi, kas nes tās pārmaiņas, un tie vecvecāki nevar šito pārmalt. Un, ja mēs, teiksim, pastamies uz ģimenes uzbūves attīstību, tad 900. gadu, 1900. gadu Anglijā, pirms tam pat nerunājot, um, tēvu uzrunāja uz jūs, un principā tu ar tēvu runāji, tad, ja viņš tev kaut ko paprasīja. Tur neiet runa par apskaušanos, tādas vispār nebija, kādas tur pasaciņas un vēl nezinu, kas aizmirsti. Um, ar audzināt ar šito te stibiņu bija normāli, uzšai pa muti un vienkārši tur nav ko vārdus tērēt lieki, nav ko dzesēt muti. Un teiksim, nu, tad tie bērni arī dzimst tādi, kas ienes tās pārmaiņas, jo, teiksim, 80. Nu, kas tad bija 80., 70., 80. sāka indigo bērni visādi šitie te dzimt, ja, ar kaut kādām šitām te tur jušanām un spējām un vēl nezinu ko, un visi, kas tur tika noliekti, un pirms tam jau arī nebija jau tikai tā, ieslēdzās 72. gada, tur es nezinu, pavasaris un sāka tādi dzimt, nu nē, nu tas jau nav tik ar nazi nogriežams, bet sāk nākt savādākie bērni. um, Sāk dzimt tie bērni, kas mīl savu dzimumu, nevis pretējo. Un nu, par ko tas ir? Nu, tas, kāpēc lai tas nebūtu par to, ka mēs pieņemam sevī gan to sievišķo daļu, gan to vīrišķo daļu. Un teiksim, kāpēc vīriešiem ir tik, es nezinu, vai sievietēm pret es nerunāju politiski korekti, tāpēc, nu, sorry, bet vai sievietēm ir tik ļoti lielas pretenzijas pret lesbietēm, kādas pretenzijas ir vīriešiem pret gejiem? Um, Nenormāls dusmas tiem vīriešiem. Nu, tagad jau viņas ir bišķiņi normālāks palikušas, jā, bet Kā kur un nu jā, kā kur, bet nu, tā kā in general, teiksim, sabiedrībā, jā, atceramies pirmo praidu Latvijā un tagad, jā, nav tik briesmīgi tā kā bija. Bet tās dusmas bija vienkārši ārprātīgas tiem vīriešiem uz tiem gejiem, tāpēc, ka ne jau tāpēc, ka viņiem bija bailes, ka viņu bļāviens izvaros tūlītās uz ielas stūra kāds, jo viņš ir neatvairāms droši vien traktorists, jā. Bet tā ir tāpēc. tā milzīgā nepieņemšana. Tā ir. Jā, tāpēc, ka, nu kā, nu, bet ja es nevaru pieņemt savu šo te sievišķo daļu,
kā tas kretīns var atļauties vienkārši visi par to zina, ja? Un būt sievišķīgs, un tur vēl nezinu, kas tas nav par to, ka visi vīrieši grib būt geji, nē, bet tas ir par to noliekto sievišķo enerģiju, ko vienkārši sev nevar atzīt, ka tev arī tāda ir. Un tāpēc, ka tu redzi to kādā citā, tas vienkārši tev izšauj lampas pēdējās. Un, un viss. Tas, ko tu stāsti, es vakar redzēju vienkārši amazing. Tad video uztaisīts spoguļistabā, ja, un ielaiž Golden Retrieveru iekšā, un viņš tur smāja, nu kā jau Golden Retriever. Viņš tur luncinās un smaida, un viņš skatās, wow, man smaida pretī. Wow, un paskatās augšā, wow, man ir 100 jauni draugi, un visi priecīgi un smaidīgi. Viņš tagad iziet ārā, un tā kā viņa tā doma, ja, oh, tik labi, tik forši, tur ir tik daudz un patīkami nu, cilvēki, nē, bet viņam suņi, ja, tik daudz apkārt, un ir jauni draugi, 100 jauni draugi, apmēram, un ielaiž tajā pašā telpā Rottweileri, ja. Mhm. Viņš ir dusmīgs, viņš rej, un viņam apkārt rej vēl citi suņi, un viņš paskatās augšā, un tur rej vēl vairāk suņi, un viņš iziet ārā, un viņš pasaka, pasaule ir bīstama, drausmīga un dusmīga, un vēl es, lūk, nu tā kā es nezinu, vai ir iespējams precīzāk parādīt, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Tas, kas notiek ārpusē, ir tas, kas ir patiesībā mūsos iekšā. Viņš tikai Mm. izspoguļojās. Un katra tā lieta, ko mēs nevaram pieņemt otrā cilvēkā, ir kaut kas, ko mēs noliedzam sevī, vai nespējam Mhm. sevī pieņemt, vai mums kaitina tas, vai nu, vēl kaut kādās visādās niansēs tur var iet. Un atkal tas, ko mēs dievinam un kas mums patīk otrā cilvēkā, ir vienkārši amazing. Tu neredzi vienkārši to sevī, bet šo zinot, paskaties, kas tev patīk tajos apkārtējos cilvēkos. Un paskaties, kur tu sevī to noliec, kur tu slēpj no sevis, ka tu esi tieši tikpat fantastisks un brīnišķīga būtne šeit uz Mm. zemes. Un jā, par tiem viena dzimuma attiecībām, man liekas, tur arī vēl varētu iet, skatīties plašāk. Iepriekšējās dzīvēs mēs kaut ko šo to esam lūkojušies. Ja domāju, nu tā kā man liekas, mēs visi aizējām no tēmas, bet Mm. pāris teikumos par to, kad agrākos laikos, ja, nu tā kā nebija, nu tā kā agrākos laikos par to nerunāja. Tad, kad bija karš, kad tie vīrieši tur bija tūkstoši, nu nezinu, cik viņi tur bija, mēnešiem, gadiem projām, ja. Nu kā jūs domājat, viņiem nebija vajadzības? Par to nerunāja skaļi. Un es redzu, un tieši tāpat arī sievietēm, ja, par to nerunāju skaļi. Bet šobrīd tas, kas patiesībā ir mūsos tur iekšā, tas, ko tur iepriekšējās dzīvēs mēs esam pieredzējuši, vai nolieguši, vai slēpuši, vai kaut kādīgi, šajā dzīvē nāk ārā uz atstrādi, pārstādi, vai nu pieņemšanu, nu, kad es drīkstu, kad es varu skaļi pateikt, Mm. vai vienkārši iepriekšējā dzīvē bija milzīga noliekšana, tad šajā dzīvē ieliek tādā pozā un tā kā, nu, ok, pieredzu, kā tas ir, kad es esmu tajā pusē. Mhm. Visam ir kaut kāda dziļāka jēga, un par cik mans filtrs ir iepriekšējās dzīves, Mm. visu redzu caur iepriekšējo dzīvju filtru, kā tas, kas bija agrāk, šobrīd vienkārši viņš nāk tādā redzamākā Mm. nu, tā kā augstāk ceļās, lai visi to redz un ieraug un pieņem, saprot. Un katram savs, kas ar to jādara. Kādam jādziedina, kādam jāpieņem, kādam vēl kaut kas cits jādara ar to. Nu, tieši tā, jā, bet nu, arī es teiksim, savā zemē piesietajā pieejā. Um, Esmu redzējusi to, ka nu, tas nav nekāds jaunums, kad daudziem jauniešiem ir tas, kad identifikācijas problēmas, ar ko es identificējos kā vīrietis vai kā sieviete vai es nezinu kas, ja. Un atnākot uz identitātes divām sesijām, um, tur vēl bija ietverts arī darbs ar mantoto ģimenes traumu, kur bija bērnam pusaudzim tātad saikne ar abortēto brāli, pieņemsim, ja, vecāko bija šī saikne.
Un tā tad, nu, meitene vienkārši nespēja saprast, kas tad viņa īsti ir. Vai viņa ir meitene vai zēns, tāpēc, ka tik ļoti liela ir tā asociācija ar to aizgājušo bērnu, kuram neizdevās piedzīvot šo dzīvi, un atrisinot to, uztaisot identitātes updateu, paliek skaidrs, kas tad īsti ir. Un, protams, ka ne jau nu uzreiz tajā pašā dienā pēc sesijas ir, jē, kur es tagad pirkšu savus rozā miņikus. Nē. Bet tāpatās šis process integrējās, un pēc kaut kāda laika sāk vienkārši noskaidroties tas, ko tad tas, nu, ar ko tas bērns sāk identificēties ar sevi, ar savu tā kā patieso šo te dzimumu. Arī katrs variants ir individuāls, katrs stāsts ir individuāls, un kas der vienam nederēs citam, un kas ir par vienu, tas nebūs par citu. Bet jā, tas patiešām ir ļoti interesanti, kā tās identitātes un kā tā vēsture un ģimenes vēsture un vispār kā tas mūs visus ietekmē. Jā, man liekas, ka bieži vien tieši par to ģimeni runājot, bieži vien ir tā, ka ir vajadzīgs viens tāds rebels ģimenē, ot, lai izsistu to, Mm, teiksim, kā ir šito ārā mhm, no tā, jo kamēr tas ir ārpusē, tikmēr tā nepieņemšana ir tik milzīga. Un iespējams, ka tā milzīgāka pretestība ir tad, kad viņš ienāk ģimenē, bet nu, tas bija šķiet atkarīgs, cik tālu vai tuvu, bet nu, kaut kādā momentā nu, sanāk tā pieņemšana, vai ne? Arī, mm, man liekas, tēti ir vislielākie pret to, ja. mhm, Bet kaut kad jau tā kā, kad saslēdzās, nu, ko tu darīsi, nu, tavs bērns ir, nu, ko tu, nu, tā kā, un iedomājies, kādam ir jāuzņemās šī loma, mm, jānospēlē šī loma, lai kāds, nu, lai citi desmiti iztīrītu savu nepieņemšanu, izdziedinātu savu traumu. mhm, Jo kamēr, kā es saku, mēs varam ignorēt pārdevēju veikalā, mm. bet savus bērnus ir tā kā čutku tā kā grūtāk ignorēt, vai ne? E, Jā. Tās pārdevējas mainās un var nomainīt veikalu, bet Mm. bērnus vēl Nu, nav, tā vēl nomainīt. nav, vēl nav trades uztaisīts. Labi, šodien droši vien kāds varētu oponēt, ka kāds to dara, bet, nu, okay, tas nav tas, par ko mēs runājam. Jā. Mēs runājam par, tad, kad tu tiešām, nu, kad normāls vecāks saproti, ka tu no savu bērnu nekur nevar aizlaisties, ka vien būs jāstrādā ar sevi. Mm. Un atgriežoties pie sievišķības tēmas, tas viss, ko mēs stāstam, ir saistīts ar to. Un, Un tā sievišķības spēka, nu, sievišķība, un drīzāk mēs runāsim, tagad sauksim viņu par sievišķo spēku. Kā es enerģētiski lasot, kā es to varu nosaukt, ir tāda sajūta, ka tāda vārda latviešu valodā nav, lai to noraksturotu to sievietes spēku, bet tas ir maigs spēks. Nu, tā kā dīvains salikums, bet savādāk nevar noraksturot. Tas ir maigs spēks. Tas nav par to, ka es eju un ar kāju izsitu vārtiņus, tāpēc, kad man ir jāieiet iekšā. Tas ir tā, ka es eju un es zinu, ka man ir jātiek tiem vārtiņiem iekšā, un es vienkārši zinu, ka es eju un es iešu un es ieiešu. Un tas būs kāds vīrietis, kas atvērs, vējš uzpūtīs, atvērs tos vārtus, vai automātiskie vārti un vēl visādas opcijas, vai ne? Tas Mm. nav par to, ka sievišķais spēks nav, pieņemsim, kas man tagad nāk asociācijā, roņa. Tas nav sievišķais spēks, tas ir vīrišķais spēks. Sievišķais spēks ir, un tas nenozīmē, ka sieviete nevar šaut bultas, tas nenozīmē, ka sievietei nevar būt bikses, tas nenozīmē, ka sievietei tur ir jāizkūst. Katrai tas būs savs. Kādai tās būs krāsas, kādai tās būs pasteļtoņi, kādai tās būs bikses, kādai tās būs, nezinu, ādas drēbes. Katram būs tas pa savam. Un nav Mm. tāds viens, man liekas, problēma drīzāk ir tā, ja, ka ir kaut kāds šablons uztaisīts, un ja es neiekļaujos tajā šablonā, tad es neesmu sievišķīga. Es esmu redzējusi ļoti vīrišķīgas sievietes kleitās. Nu, tas tā enerģija, kas nāk no viņa, nu, tā neviena kleita nespēja
izlīdzināt to enerģiju, kas nāk no tās sievietes. Un tāpat tās sievietes, kas ir bikškostīmos, nezinu, tur žaketēs, bez mazliet vīriešu uzvalkā vai vīriešu drēbēs, bet tā sievišķība, tā ir tā enerģija, kas staro no mums. Un šeit ir runa par to, vai mēs pieņemam vai nepieņemam. Un par cik iepriekšējās dzīves, ja? Tad ir kaut kur, kur mēs pašas esam aizslēgušas to savu spēku, jo vai nu mums ir iestāstīts, vai nu mums ir parādīts, vai kaut kāda sagadīšanās notikusi, kā tajā vienā situācijā, kur sievietei nogalina bērnu, un viņai nāk dusmas augšā. Nu, loģiski, vai ne? Nu, tā kā tas ir Mhm. pilnīgi legāli. Nu, kā tagad, nē, viss kārtībā, turpini darīt. Nu, nē, mans bērns, nu, tā kā, man liekas, sieviete, nu, tā kā, jebkura sieviete, kad tiek aizskarts viņas bērns, tur pārvēršas par lauveri. Pilnīgi Mhm. loģiski un normāli. Tur tiek kaut kā risināta tā situācija. Ar, protams, ar dusmām, jo tas nav tāds, ka tas būtu normāli. Un tajā mirklī sākās vulkāna izvirdums blakus. Čiks. Mans spēks ir tik jaudīgs, ka tas var izraisīt vulkānu izvirdumu, zemestrīci, vēl kaut ko. Tsunami tur atnāca, nezinu, tur nokrita krūze, nokrita dakša, tur vēl kaut kas nokrita. Viss, es nemāku pārvaldīt savu spēku, viss, vairāk, vairāk nelaidīšu viņu, viņš ir slikts, ļauns un tāds. Tieši šī situācijā mēs gājām dziļāk skatīties, un tā bija sagadīšanās. Tam nebija nekāda sakara ar tās sievietes dusmām, ar to vulkānu izjūtumu. Tā bija vienkārši sagadīšanās, kur vienkārši notiek. Un pēc tam, pat ja pēc tam cilvēks saprot, tas ir, nu, tā kā pišķi pa vēlu. Jo tajā momentā ir čiks, gatavs. Mans spēks ir Mhm. destruktīvs. Un viss, un viss atlikušās dzīves vienkārši, nu, nē, nē. Nē, nē. Man labi tāpatās, es būšu maziņa, pelēka. Eh, Es ticu, ka arī caur vīrišķo tur droši vien nebija izpausmes, bet, nu, tur, zin kā, tur atkal sākās tā kā prāta analīze, ja, kura tad dzīve bija pirmā, kura pēc tam, bet, Mhm. kā mums saka, visas dzīves notiek vienlaicīgi. Nu, tā kā tā, bet savas sievišķā spēka nepieņemšana, tas ir garantīvi. Un par cik mēs sākam runāt par to vulkānu, tad mēs aizējam līdz mātei zemei, kas ir sievišķā enerģija. Mhm. Un tajā mirklī, kad mēs noliedzam savu sievišķību, mēs noliedzam mātes zemes sievišķību, nu tā kā, ka tā ir sievišķā enerģija. Tad, kad mēs noliedzam māti zemi, mēs noliedzam paši sevi. Nu, tā kā tāda ķēdīte. Ja mēs noliedzam citas sievietes un viņu sievišķību, jo, oh, tā jau es negribu, vai tā nav smuki, vai vēl kaut kas, mēs noliedzam to daļu sevī. Nu, tā kā tik ļoti tā pasaulē, tik ļoti mēs viens ar otru esam saistīti. Mhm. Dažreiz brīnišķīgi, dažreiz ir tāds nopietni. Nu jā, bet vajadzīgi savādāk, jo mēs to neieraudzītu. Un, teiksim, nu tad, kad mēs esam gadsimtos mācījušās un iemācījušās šo te bezspēcību, un tagad tev pasaka, tev ir tavs sievišķais spēks, ko tu vari izmantot. Jau šis te vienkārši vārdu salikums sievišķais spēks liek justies, ka tas nav pareizi. Tāpēc, kad sievišķība un sieviete taču ir maiga un pakļāvīga un tā kā, es nezinu, manā putra, ja? Tā ir sieviete. Kāds spēks? Tur Neiet kaut kas kopā, vai ne? neiet kopā. Un, nu, kur neiet kopā un ir pretestība, tur mums ir bail. Un, nu jā, un tad nu mēs sēžam un mēs baidamies. Mhm. Tikai tāpēc, kad mēs baidamies, kad sievišķais spēks, tas nozīmē, ka tu kļūsti par traktoristu, buldozeru un veci. Tikai tāpēc, ka ir šī te nesakarība starp sievišķību un spēks. Un tas ir tikai tas ir vārda gļuks, kas ir prātā. Un tik daudz sievietēm patiesībā arī, par cik es strādāju ar to prātu, ja, šie te limitējošie uzskati
Arī man pašai ir bijis limitējošais uzskats, vīrietis zina labāk. Un es esmu bijis rebels un spridzeklis kopš manas piedzimšanas, bet arī man nebija sievišķības, tur tāds baigais kults, jā, vai kāds, kam līdzināties, kas būtu super sievišķīgs, jā. Tas ir vispār atsevišķs stāsts, bet man nebija iemācīta sievišķā bezspēcība, bezpalīdzība, bet man bija iemācīts kaut kas cits. Man tikai jāsaprot, kas tas tāds bija un kā to nosaukt. Nu, vairāk patiesībā bija tas, kad bez tiem vīriešiem arī var iztikt, un viņi vispār ir no kaut kādas citas planētas, un vispār ko par viņiem vispār iedomāties. Kad es biju maza un tur lasīju visādas grāmatas un tad es domāju, ārprāts, un tad tu aprecies, ka tev ir 18 gadi, ja? Tad tu aprecies. Um, Par ko tu runā nākošajā dienā pēc kāzām pie brokastīm, piemēram? Taču nav par ko runāt. Nu, vispār taču nav nekā kopīga. Un tas ir legitimate, vienkārši tas, ko es tiešām, ko es domāju, ka that's awkward no sērijas. Un, jā. Tas bija mans paterniņš, bet principā jā, nu vienkārši mēs izveidojam šos te limitējošos uzskatus, kaut kādus vīrieši ir nepareizi, sievietes ir tādi, citas sievietes ir mātītes, sievietēm nevar uzticēties, vīriešiem vajag tikai vienu, un šis te vienkārši rāda šo te iekšējo konfliktu, pastiprina vēl vairāk starp šo te sievišķo un vīrišķo enerģiju, kam patiesībā nav nekāds sakars ar sievietēm vai vīriešiem, ja? Jā. Bet vienkārši tie vārdi ir tik ļoti spēcīgi un tik ļoti nozīmīgi mūsu tajā zemapziņas un apziņas programmēšanā, ka mēs vienkārši sajaucam tur kopā, es nezinu, tur ananāsus ar pupām un sakam, tas ir viens un tas pats, jo mēs to saucam vienā vārdā. Un radam vienkārši sev tādu kokteili iekšā miksli, apjukumu. Jā, tā kā tieši runājot par to iekšējo sievišķo un iekšējo vīrišķo enerģiju, tad tas ir tieši tas pats, ko mēs sākumā runājām, kad šai zemē, pasaulē, tas tāpat kā ir māte zeme un ir tēvs debesis. Mm, Nu, tā kā iedomājieties, ka mums nebūtu debesis. Nu, tā kā, nevaram iedomāties. Mēs mm, varam iedomāties, ka mums nav zeme. Māte zeme, kur mēs vienkārši flajojam. Ne? Tā kā, nav, tā kā nav tādas opcijas. Un tur veidojās tā harmonija. Tieši tāpatās kā pēc tam šeit uz zemes, ka mēs veidojam harmoniju. Mēs katrs esam simtprocentīgi, mums vajadzētu būt, teiksim tā, lai tas laikam būtu precīzāk, mums mm, vajadzētu būt katram simtprocentīgam, vienam pašam. Un tikai tad veidot attiecības. Tā kā mm. tīri vārdiskā ziņā tā mana otra pusīte, tur jau defaultā noliec tavu vienu no tavām pusītēm, jo tev vajag otru pusīti. Nē, mēs esam pilnīgi, bet tad, kad mēs divi pilnīgi satiekamies, mēs varam veidot kaut ko maģisku, tieši tā kā debesis un zeme, ja, kaut ko amazing. Mm. Jo, ja satiekās divas pusītes, tad viņas vienkārši aizpilda viens otram, un tad tur vienalga visu laiku ir kaut kāda trūkuma sajūta, jo tu savu otru pusīti esi tā kā Es. otram atdevis un gaidi. Tur visādi konflikti dēļ šitā rodās. Un nākamais, kas ir tieši par šo balansu, ja, ir tas iekšējais. Mūsu iekšējā sieviete un mūsu iekšējais vīrietis. Un tur, ja jūs zinātu, kāda brīnuma nāk ārā, vienkārši maģiks. Un tur, šajā sesijā var atrast atbildes uz daudzām, vienkārši paskaidro, kāpēc man ir tādas attiecības, kādas man ir. Mhm. Kāpēc man nav vispār attiecības? Tāpēc, ka iekšējais vīrietis pasaka, sievieti, varētu, ja viņi uztaisīs man vakariņas, viņu varētu ielaist savā dzīvē, bet, tā kā, ja viņi grib kaut ko vairāk no maniem, man tam reāli nav laika. Šī Mhm. programma ir tā kā, vīrišķā daļa vienas sievietes, Mhm. tā kā, no vienas sesijas. Ja? Mēs kā sievietes gribam attiecības,
Bet ja mūsu iekšējā vīrišķā daļa saka, nu, nē, nu kādas, nu, tā kā nav svarīgi te pat dzimumiem, ja? Kādas attiecības, tam nav laika, tagad ir jāmuči, jāstrādā. Nu, ja viņi atnāk uztais vakariņas, ok, tas man atvieglotu, bet ja man tagad Mm. viņi jāiet, kaut kur jārunā, kaut kas vēl, nē, nebūs, nevajag. Mm. Un tas, kas ir tieši tāpatās, kā mums vajag būt simtprocentīgiem, un tad iet tikai attiecībās, kas ir perfektākais variants. Tā mums arī iekšēji vajag. Mums vajag simtprocentīgu sievišķo daļu un simtprocentīgu vīrišķo daļu, kur viņi apvienojās un veido to maģiju. Jo tajā momentā, kad bieži vien ir vienkārši, ka viņi stāv vienkārši viens otram ar mugurām, vai vīrietis ir apspiedis sievieti, jo kaut kādā dzīvē sievietei iedeva varu un viņa visu sačakarēja. Mm. Un vai sieviete tā kā arī tur nav droši iet no pēdējās sesijas tieši par šo sievišķo tēmu bija sieviete sēž mājās, nu tā kā viņa redz savu iekšējo sievieti, viņa sēž mājās, tur ir droši. Es saku, nu izej ārā. Nu, viņi iziet savā dārzā. O, tur arī droši, un tur viss ir labi, nu bet ej ārā tu no sava dārza. Ā, nē, tur nevar, tur pilns ar čūskām. Un man tā sajūta ir, ka ne jau mēs runājam par fiziskām Čūskām. Mm. čūskām. Un mēs nonācām līdz Ēģiptes pieredzei, kur viņa bija kaut kāda nu, augstā, es nezinu, kā to nosaukt, amatā, nē, bet pozīcijā, ja. Mhm. Un, un viņai apkārt bija, tā kā, nu, no sākuma nevarēja saprast, kāpēc, bet tādas sievietes, kas visu laiku viņai tā kā izdabā, un pilnīgi es redzu, pilnīgi tāda sajūta, ka ielien pa vienu ausu iekšā un izlien pa otru ārā, un vienkārši Mm. medulē ausīs un viss tur forši, un tā kā viņa tur atslāps. Bet beigās izrādās, ka tur bija tā, ka bija viena cita sieviete tēvēja uz to, nu, vietu, Mhm. tā kā tur arī bija vietu blakus vīrietim. Mm. Un viņa nebija no gaišiem spēkiem. Un iespējams, ka pat tur bija tās, nu, tā kā redz, pasakās, man tā nestāsta muļķības, nu, ka viņa pilnīgi tās čūskas bija, tiešām čūskas bija pārvērtusi par cilvēkiem. Vai arī tas bija vienkārši asociatīvi, un tas nav Mm. būtiski, bet doma tāda, ka viņa bija aizsūtījusi pie tās sievietes, ka tiešām tur tās sievietes uzvedās tā kā čūskas, intrigas uztaisīja, izvēr un vienmēr sakot, nocēla viņu no troņa, lai tā Mhm. otra sieviete tiktu viņas vietā. Bet tā enerģija bija, nu, tiešām tā kā tāda riktīgai čūsku pārvaldniecei. Vai tās bija tā kā čūskas tiešām pārvērstas, vai, nu, tas jau tā kā, lai paliek katra paša jautājumā, vai tas ir Mm. būtiski vai nē, bet tās sievietes tika uzkūdītas tai otrai virsū. Un nav, nu tā kā visiem skaidrs, ja es pasaku, ka čūskas nekā dzīvnieki, tad nākamā asociācija kāda tev ir? Sievietes, protams. Sievietes, vai ne? Mm. Sievietes ir tās čūskas. Un, lūk, šeit bija tāda situācija, kur pēc tam šajā dzīvē viņa strādāja sieviešu kolektīvā un bija tieši nu, tā sajūta, tieši tas Mhm. pats, kad sievietes taisa intrigas tur tā. Un tas ir par to, ka man liekas, nu, vienkārši tur ir sagrozīts tā interpretācija, vai arī iespējams, ka tieši iepriekš, agrākos laikos sievietes tās, kas vēl apzinājās savus spēkus, un viņas izmantoja nelabiem mērķiem. Nu, tā kā ir iemesls, vai ne, apmēram tam. Mm. Tam ir iemesls. Tas nav tā, ka izzīs no pirksta, ka sievietes savu spēku tur ir aizslēgušas un nē. Vienkārši Mm. šodienā to spēku drīkstam mēs vērt vaļā, jo, kā es to redzu, mēs sevi esam nu, tik ļoti ietinušas tajās sīpolu miziņās, ka tad, ja mēs vērsim pa vienai sīpolu miziņai vaļā, strādājot ar sevi, tas spēks arī tā pakāpeniski ziposies vaļā, Mm. sajutīsies, un viņš būs harmonisks. Viņš nebūs, nu, šodien es neredzu, ka būtu tāda baigā iespēja, nu, ja kaut kādas melno maģiju atkal nepielieto, bet tā tīri normāli, kā mēs strādājam, tas notiek tā tieši tā harmoniski, nu, kad ir baigi grūti šodien atvērt tā, ka, nu, ko man ar to darīt? Viņš tiks Nu jā, nu tāpēc, kad harmoniski, mēs jo jau. tas notiek, jo viss šodien vienkārši enerģijas ir mainījušās, atbalstošas un lai atvērtu harmoniski to.
Un tad pabeigšu par to tā kā sievišķā un vīrišķā harmonizāciju. Un tas ir tas moments, kad mēs gan savu iekšējo sievieti samīļojam, izdziedinam, lai kādas tur viņai pieredze būtu iepriekšējā, nāk no iepriekšējām dzīvēm vai vēl kaut kur salasītas, Mm. un sadziedinam savu iekšējo vīrišķo enerģiju. Un beigās viņi vienkārši veido harmoniju, un mūsos ir iekšā miers, kas nomainījās tevī. Tūlītāt es pabeigšu, un tad tu pastāsti, lūdzu, kas nomainījās tevī, kad tu uztaisīji šo harmonizāciju vīrišķā un sievišķā. Un nomainās vienkārši tas skatījums uz dzīvi, nomainās tā rīcība, enerģija. Es ļoti pamanīju, kā nomainījās tava enerģija. Nu, tad kā neko nemainīja, bet tieši enerģija ir tā, kas Mm. nomainās. Un tas ir mirklis, kad mēs, tas ir viens no dziedināšanas, kad mēs kļūstam pilnīgi, kad mēs sevī pieņemam abas divas daļas. Un kas nav jādara, kad, piemēram, agrāk man arī bija tā, ka, pagaid, es tagad esmu sievišķajā vai vīrišķajā? Ja es daru šito, tad man jābūt vīrišķajā, bet ja es daru šito, tad es varu, nē. Arī šajā podkāstā vienā mirklī es esmu sievišķajā, es klausos, es atslābstu, es klausos, ja? Un nākamajā, kad man ir kaut kas jāsaka, es tā kā aizēju tajā un nav jāizvēlās. Mums nav tā kā jau, sievišķā, vīrišķā. Mēs varam šādi te visu laiku viens, nu tā kā manas iekšējās daļas viena otru atbalsta. Mm. Tas man nomainījās tieši, kad pēc šīs sesijas bija man iekšējā sieviete saka, es gribu uz Spāniju. Pirms tam iekšējais vīrietis saka, nu, bet tas ir tik dārgi. Nu, nevaram mēs šito atļaut. Un tu varbūt tu pēc tam gribēsi vēl kaut ko, un vēl kaut ko, un ko vēl tu gribi. Tie ir tā enerģētiski, un es pat teiktu, tieši šādi es pati ar sevīm runāju. Mm. Tā sarunas arī vien jau liecina, kāds ir mūsu iekšējā un sievišķā enerģija. Sieviete grib, un vīrietis saka, nu, ko tu vēl gribi? Varbūt tu vēl gribi šito, un vēl gribi šito. Mēs nevaram to atļauties, vai nu, kā nu kuram, ne? Mm. Pēc sesijas man bija tāds, kad vīrietis tā klausījās, viņš teica, labi, nopelnīsim. Un vienkārši iestājas miers. Tā kā nav tās, kāpēc, ko tu iedomājies, kāpēc, kad ko tu pat daudz gribi, tev vienkārši pilnīgs miers. Un tā kā, what? Kas notiek? Vienkārši jā, tu vari dabūt. Tikai, nu, tā kā vai skatāmies, nu, varbūt mēs nevaram nopelnīt visu naudu, bet, nu, vienalga, mēs tagad neuzliekam, mēs tagad skatāmies. Mm. Es sapratu tavu domu, es tagad eju un daru. Es tagad izstāstīju no divām pusēm, bet tā biju es. Es gāju ar Mm. mieru un to darīju. Ar mieru, un man sanāca. Iekas, man sanāca. Um, jā, kas tev nomainījās? Nu, zini, baigi grūti man ir tā uzreiz momentā pateikt, jo es baigi bieži tā kā strādāju ar sevi, un nu, es vairs nevaru pateikt, kas man pirms pusgada tieši izmainījās, bet es atceros to, kad izmainījās man, nu, pirmkārt, balss, tu teici, ka izmainījās, un, nu, jā, nu, tas iekšējais konflikts, tagad jāpadomā, kā man ir ar tiem iekšējiem tekstiem, nu, kaut kāds, nu, prāta kaut kāds tur čatiņš reizēm iet, bet man liekas, ka, nu, tieši šis te tas konflikts, tā kā beidzās. Nu, tas ar to sievišķo un vīrišķo, un es tieši tā, es arī esmu kādreiz gājusi šo te, tagad vīrišķajā enerģijā, tagad sievišķajā enerģijā, tagad tev tur trīs klienti atteicās, tagad vajag tāpēc, ka tu neesi tajā sievišķajā enerģijā, un tad tev ir jāuzvelk sarkana kleita un jālēkā pa apli, un vēl nezinu kas, lai tu aktivizētu sievišķo enerģiju un ielaistu pārticību iekšā, bet tu neko nevari ielaist, kamēr tu esi konfliktā ar to vīrišķo, ja tas nav dabiski, tas tāpatās, nu, nu, tu vari, es nezinu, lielāku lētu arī uzvilkt, un ja tas nebūs dabiski, tad tas Arī bez nenāk, kleitas darīt to pašu. vai arī bez kleitas. Kāds? Un, nu jā, tas bija tāds. Um, Tas, ko es novēroju klientos, ka viņiem kļūst tā enerģija, īpaši jaudīgiem klientiem, enerģija kļūst maigāka. mhm, Tā pati jaudīgā enerģija, bet viņa nāk maiga, nu, tāda harmoniskāka ārā.
Nu jā, nav tik Tas, skaļi. ko tu minēji, tas nav tas konflikts iekšējais, ka nav Mm, tagad, o, tagad vīrs šajā, tagad sievietes šajā, tagad vīrs šajā, un iekšā īstenībā saka, tur sieviete turi muti. Tu, mm, viņas jau pirms cik gadiem visu sačakarēja, tu tagad sēdi. Es tagad, mm. es tagad maukšu, jo es zinu. Man mamma tā teica, un visas citas sievietes, viņas, kad iet, kad mauc, viņām sanāk. Ja man nesanāk tā, Mm. tad tu, sieviete, tu kāda sievišķība, tu sēdi klusē. Un tā ir tā, nu tā kā, varbūt ne tik tieši konkrēti, bet tā enerģija ir tāda, ka, Mm, cik bieži man ir bijis, nu tā kā tieši par to šaubu, kā man darīt, kā man nedarīt. Un tas ir viens, nu, protams, ka tas ir viens no. Jo mēs te mm, esam visu, ko tik mēs neesam darījuši, vai ne? Bet, bet tas ir viens no, tā kā tāds ļoti liels stūrakmenis, kas iedod tādu iekšēju mieru. mm, Liekas, un ja tevī ir miers, tad puse no problēmām jau ir atrisinātas. mm, Jo pēkšņi puse no viņām nemaz nav problēmas. mm, No miera paskatoties. Un otra puse ir tādas, nu, kad sāk redzēt risinājumu, nevis katastrofu, bet mm. risinājumu. Nu jā, nu manā darbā, teiksim, atrisinot šos te, nu labi, nu, identitātes updates, jā, tas ir jebkurā gadījumā, nu, ja tu esi iestrēgusi kaut kur piecgadīgas meitenītes prātā, nevis ķermenī, bet uzskatos, un tev tagad jau ir 50, tad, nu, tur nav īsti adekvāti, un tur par sievišķo spēku tur vispār nevar būt ne runas, jā. Un jau tu apdeitojies, un jau tu kļūsti jau tā kā sazemētāka un pieaugušāka un sievišķīgāka. Un, jā, nu tad ejam tālāk un skatāmies, kas tur ir tālāk, jā. Um, Tas ir viens, bet tad, kad atrisina šos te kaut kādus tos uzskatus, jā, kas ir, teiksim, ot vīrietis zina labāk, um, nu tur atkal iestājās tā lielāka uzticēšanās sev, tāpēc, kad un tad arī tu vari iet tālāk, tur dziedināt, nu, tev tā kā velk tālāk skatīties, ja? Jo kamēr vīrietis zina labāk, ko es zinu, kas man ir jādziedina, ko es zinu, ko man vajag. Es nezinu, ko man ēst uztaisīt, tāpēc, ka, nu, es paprasīšu vīram. Viens ir tas, ka, jā, es paprastu, tāpēc, ka es gribu viņu iepriecināt un uztaisīt to, ko viņš tiešām grib. Cits ir man jau vienkārši apriebies domāt, ko taisīt ēst katru dienu, bet vēl cits ir tas, ka, nu kā, nu es taču nezinu, nu paprasīšu. Taisīšu kaut ko nepareizi. Man Nu, mēdīs. ja. Un kas ir būtiskākais šajā visā? Kamēr tev ir iekšā konflikts, viņš ārā arī būs. Kamēr iekšā ir šī tā, es nekas neesmu, es neko nezinu, vīrietis zina labāk. Tavs vīrietis pa lielam, viņš spoguļo to, kā jūtas tavs, nu, tā kā, teiksim, attiecības, plus mīnus ir tādas, kādas ir attiecības iekšējai sievietei ar iekšējo vīrieti. Ja nav iekšējā, nu, pēdējais gadījums bija, kur vīrietis, iekšējais vīrietis, em, nav attiecībās ar iekšējo sievieti. Mhm. Viņš ir kaut kur, kaut kādās vecās, senās attiecībās. Tur man atnāca iepriekšējā dzīve, kur turpat viņi nebija no dažādām, nezinu, kā kastām vai kā viņi Mhm. kā saucās, ja, viņi bija no vienas, bet vecāki bija izvēlējušies, nu, kad viņi, nu, tā kā, nezinu, tur vienkārši. Mans Mm. dēls ar to un tas, un tā kā Mm. viena vecuma, viena līmeņa, nu, kur būtu iespēja viņiem, bet Mhm. tajā laikā vecāki izvēlējās tās attiecības un tās attiecības, kur viņš tā kā redz, ka, nu, kur ir mīlestība un viss, nav, jo viņam jau ir cits tur vīrs piemeklēts, izvēlēts tur bērnībā sarunāts. Un viņam ir jāiet ar to, ko iet. Un viņš aiziet, un tur ir pilnīgs tukšums. Šajā dzīvē, nu, pirmkārt, iekšējam vīrietim ir pilnīgs tukšums. Viņš, tā kā, viņš nemaz neredz, ka viņam ir blakus sieviete, jo viņa domas ir tur kaut kur Mm. nesanāca. Un sievietē šajā dzīvē ir attiecības, nu, ir attiecības, bet ir nepiepildījuma sajūta.
interesanti būs vērot, kas mainīsies fizikā, Mhm. kad šis ir atrisināts, bet jau pēc pirmām runām, kad tā kā, nu, ka vispār varētu uz to vīrieti savādāk paskatīties, ka varētu kaut ko ieraudzīt, un tad saprast, vai vispār, nu, varbūt arī rīkoties un beidzot teikt nē šīm attiecībām, bet tas arī ir, nu, tā kā, tas arī ir Mhm. risinājums. Tā kā tas, kas ir ārpusē, bieži vien norāda, kādas ir iekšpusē tās attiecības. Varbūt nevajag dažreiz uztvert to burtiski, vienkārši pieņemsim, ja triggerē, ko tas vīrietis saka, tad 100 punkti būs te kaut kas iekšā jāsakārto. Iekšā sakārtojot, varbūt vīrietis nemainīsies, bet vairāk, nu tā kā nedzinu, kā man tāda sajūta. Izmainīsies tava attieksme, un tev vairs tas netrigerēs, jo tas Jā, tev nu, jo iekšā tad, kad netrigerē. ir triggers iekšā, tad ir tāds, ka liekas sajūta, ka tas vīrietis ir skaļruni runā. Mm. Tad, kad triggeri noņem, izdziedina iekšiņu, tad ir tā, ka, nu, labi, jā, labi, šitas vairs netiek, nu, tā kā pieklusināta tā viņa balss ir. Tā kā Mm. ir dažādi, var fizikā tiešām ļoti kaut kas nomainīties, bet arī, kā tu teici, jā, nu, ne jau otrā dienā pēc sesijas tur Mm. atnāk sapņu princis, šitas pats sapratīs, ka jāiet projām, un es tur nemainīsies. Jā, tur prasīs darbības, varbūt arī nekas nemainīsies, bet mainīsies tava attieksme, tava sajūta par to visu. Tā kā viss sāks ar mums. Griezies, kur gribi, viss sāks ar mums. Mm. Un nu, par tām attiecībām un attiecību veidošanu vai neveidošanu. Ideālā pasaulē, jā, mēs jau būtu apaļi gatavi simtprocentīgi, un tad mēs sāktu labas attiecības, tur veselīgas, jā. Bet, nu, reproduktīvais vecums ir tāds, kāds viņš ir. Un nekas jau nenotiek tāpatās. Nu, es ļoti romantiski joprojām ticu mīlestībai. Un, nu, ja tie divi cilvēki ir savesti kopā, nevis, es nerunāju par iekāri, es runāju par mīlestību, tad iespējams, ka viņiem ir vienkārši kopējs ceļš, un viņi viens otru var arī iet kopā un dziedināt vienkārši nevis nomainīt partnerus un dziedināt sevi, bet nomainīt dekādes ar to vienu partneri un dziedināt sevi un vienam otru kopā. Tas nenozīmē, ka mēs sakam, ka ir 50 gados tu tikai drīkst uzsākt attiecības, jā, tāpēc, ka tā tikai tu esi tur nogatavojusies, un, jo, nu, kad tad mēs esam simtprocentīgi gatavi, mēs neesam nekad. Jā, viennozīmīgi. Tas tā kā komentārs vietā, tas ir vairāk, nu, tā kā, tas ir tāds, tieši tā, tas ir ideālais variants, un Mm, kādreiz līdz tam 100% katram savai pilnībai var arī nonākt kopā. Tikai vienīgi mm, šeit ir jāpiemina, ka ir abiem jāgrib un jāiet abiem kopā. mm. Ja viens ies kopā, viens ies savā spēkā, otrs neies, tad tur, nu, pusīte kaut kur paliks, tā pusīte kaut kur Es, paliks. es domāju, ka es Bet tas vēlos, ka. vairāk, man liekas, bija domāts ir tieši tā, ka, ja tu jūti, ka, nu, tā kā tas nav tā, ka tagad nav attiecības, ja, Mm, tā kā iedot aizdomāties, ja līdz šim nav tā kā sanācis, varbūt iedod sev laiku, pastrādā ar sevi un tad skaties, kas nāk un mainās, jo man bieži rāda, ka tas partneris īstais, tas sapņu princis, ko gaidām, viņš ir, bet viņš ir tik tālu, ka tā vibrācija neatbilst. Viņš tur ir, bet viņš netiek tev klāt. Tāpēc, ka nav. Un tad ir tas, ir, kad mm, es pastrādāju sevi nevis. Nu, zin kā, šitā jau ir, man liekas, jauna tēma un mm. ļoti plaša. Dažreiz varbūt nevajag ņemt pirmo, kas nāk pretī. Tāpēc, kad, kā tad es viena, jo regulāri šis ir par to sievišķību, kā tad es viena nevarēšu. Nu, tu viena patiesībā vari daudz vairāk nekā tu vispār iedomājies un apzinies. Bet tas tajā pašā laikā nenozīmē, ka tev visu dzīvi ir jābūt vienai, jo tu vari viena, vai ne? Nu jā, nu tieši Var tā, varēt un kāpēc? vajadzēt, vai ne? Kāpēc tu stājies tajās attiecībās? Nu, tāpēc, ka
tev vajag kādu, kas tev maksās par dzīvokli, vai kāpēc, vai tu mīlestības pēc, teiksim, tur esi, jo, nu, ir maģiks tajā mīlestībā, nu, nu, es nezinu, nezinu nevienu cilvēku, kurš varētu pateikt, es tiešām tur mīlu divi cilvēki, kas ir stājušies attiecībās mīlestības dēļ, ka tur ir bijis viss galīgi tur slikti un viss ir pilnīgs kaut kāds sviests bijis. Nē, tas parasti ir tad, kad ir kaut kāds cits iemesls, kāpēc cilvēki ir stājās attiecībās. Un tur arī visādi brīnumi tur notiekās un sākas Zini un kā, ja lomas. sieviete ņem vīrieti, lai samaksātu par dzīvokli, viņa izsaka tādu vēlmi, ja, un viņai atnāk vīrietis, kas maksā Mm, visus viņas rēķinus. Un pēkšņi viņa sāk gribēt no viņa mīlestību, jā, uzmanību, gādīgu, bet jā. tas jau nebija pieprasījumā ierakstīts. Mm, Pieprasījumā bija, un tad tā kā, nu, saprast, kas ir pasūtīts, ko pasūtīja, to mm, saņēmi. Pasūtījumā aizmirsi, paņem, ka viņam jābūt mīļam, maigam, skaistam, gādīgam un vēl kaut kādam. Tu mm. gribēji rēķins, lai apmaksātu. Here you go. Šis arī Jā, nu, tur viens. uzmanīgi ar. Atcerieties, kāds Mm, bija pieprasījums. mm, Un novērtēt tad. Un tad, nu, tad prasīt jaunu pieprasījumu. jā, Un tā par kā jā. tām, runājot par tām attiecībām arī, kur tu tā kā mīlestība vai nemīlestība ir, nu, ir tā karma, ne karma, bet, teiksim, drīzāk es teiktu dvēseļu līgumi, kur mums ir noslēgti, un mēs nezinām, kā mēs satiekamies, un mēs vienkārši satiekamies, un tur viss notiek, un notiek. Bet katrā lietā mēs varam atrast kaut ko, kāpēc mums tas bija vajadzīgs. Mm, Tas līgums nav vienkārši, o, mēs satiksimies, nu tad paskatīsimies, kā mums sanāk. Nē, tur ir, ko es tev mācīšu, ko tu man mācīsi. mm, Un tad saprast, es esmu iemācījusies, neesmu iemācījusies, un apzināti tos līgumus var laust. Tad, man liekas, mēs esam jau par šo runājuši. mm, Līgums var laust. Tikai tev ir nevis vienkārši, ah, man nepatīk viņš, ah, izbēsīja, es lauzu šo līgumu. Tici man, tu jau būsi to ieplānojis, un tev atnāks lielāks tanks, kas pārmest tev mm, pāri. Tā kā saprast, ko kā, šito mācību es sapratu, mm, to es izdarīju, un tālāk es no savas brīvās gribas izvēlos mīlestību, harmoniju, un, ja, un tad ejam tālāk. mm. Tāpēc, saku, šitā jau ir jauna, milzīga, Jā, milzīga. par attiecībām mums arī vajadzēs parunāt kādreiz, bet es gribēju Uztaisim par kaut šajā. kādu tādu kopsavilkumu par to sievišķo spēku. Es gribēju piemest vēl par cik mēs par to sievišķību un sievišķo spēku pēdējo gadu, iepriekšējo gadu trends. Es tev iemācīšu, kā būt high value woman. Um, nu, tas ir vēl viens super atžgārnais kaut kāds brīnums, jo tavai vērtībai nav nekāda sakara ar naudu. Tavai iekšējai vērtībai nav nekāda sakara ar to, ko tev dāvina. Un, ja tev ir jākliedz, es esmu high value woman, nu tad tu neesi. Jo, ja tu esi, tad jau visiem tas tāpat ir skaidrs. Man nav jāsaka, Linda, es esmu high value woman, tu ar mani tādā to nerunāsi. Nu, nav. Tas ir atkal sagrozītais mārketings, kas pārdod, ja, ko un kāpēc un ko es gribu. Jā, nu, tas atkal ir. Es gribu kādu, kas man samaksā rēķinus. Bet tas jau ir, nu, tā kā mārketings ir tas, kas ir tā kā bez mazai, uz ko cilvēki nāk, jo Jā. es tev iemācīšu. Nevis Mm, es tev parādīšu, kā tu vari ieraudzīt. Es tev mm, palīdzēšu, nu, kurš uzrunā labāk. Es tev iemācīšu, vai nāc, es tev palīdzēšu atbrīvoties no tiem sūdiņiem, kas ir aplipuši tev jā. apkārt, lai tu pati sajustu. Mm, Skaidrs, otrajā variantā skaidrs būs jārukā. jā.
Labāk iemācīt. Jāstrādā. Paklausīšos, atnākšu uz lekcijām. Labāk iemāci man. Mums ne, nu, tā kā es teiktu, vispār defaultā šajā dzīvē mēs nemācāmies pilnīgi, nu, varbūt kāds pārpratīs, bet principā mēs nenākam šo dzīvi mācīties. Mēs šo dzīvi nākam atcerēties. Visas tas, kur mēs ejam pie mentoriem, mēs atceramies. Jo, ja mēs to Mhm. neatceramies, tad mums ir tā kā aiziet gar ausīm un tā, nu, tā kā neaizķerās. Protams, nav tā, ka mēs neko neiemācāmies šajā. Es domāju, vairāk par tādām būtiskām lietām, zināšanām un sajūtām. Tas nav par iemācīt. Tas ir par atcerēties. Mums nevar iemācīt būt sievišķīgām. Mums var palīdzēt atcerēties, jo, nu, nu, tā kā es tagad māku lasīt, un man saka, es tev iemācīšu lasīt. Vai es nezinu, kaut kādu, es nevaru tagad izdomāt citu, bet tā kā, nē, es atcerēšos, nu, ka es ilgi neesmu lasījis, es Mhm. atcerēšos, kā to darīt. Arī tie bērni, kas nāk, nu, tās dvēseles, jūs domājat, viņi nemāk lasīt? Viņi māk, bet viņiem ir jāpalīdz atcerēties, kā viņi māk. Un labi, grūtāk droši vien uztvert to ir kā ar šādām nu, tā kā zemes lietām, ja? Bet, Mhm. teiksim, tādu iemācīt tur, nezinu, savienoties ar akašu kronikām, iemācīties tur čenelingu. Tas nav iemācīties. Mhm. Čenelings, akaši kronikas, sajust otru, tas nav iemācīties. Tas ir atcerēties savu dievišķo būtību. Dziednieks, viņš nemācās, viņš atcerās. Viņš atcerās, un mums katram ir, mēs katrs esam savu, pats priekš sevīm dziednieks. Un tas neviens mums nevar iemācīt. Mums var palīdzēt atcerēties. Mēs caur otra Mhm. lauku, caur otra vibrāciju, caur otra enerģiju, ja viņš atkodis to kodu, mēs caur viņu ātrāk varam atcerēties to. Jā, mēs tur samaksājam naudu, un tas ir par to, ka, Mhm. liekas, ka arī tā kā, here you go, jauna tēma, jā. Par to, par ko prasīt naudu un par ko neprasīt naudu. Mhm. Tāpēc viena enerģija, tāpēc, ka viņš tur, es nezinu, 5 augstskolas izgājis, ir daudz vērtīgāka par kādu citu, tā, nezinu, dievišķā plāna atcerēšanās enerģiju. Mhm. Tā kā viss jau ir mūsos. Mēs gājām cauri visiem akmeņiem, nu, mēs jau ienirdzām beigās. Vienojošā enerģija tevī ir viss. Tevī jau ir viss, kas tev ir vajadzīgs. Tev ir tikai tas, kas ir mums šajā dzīvē jādara. Mums ir jāatbrīvojas no tiem aplipumiem, no iepriekšējām Mhm. dzīvēm, no šīs dzīves, no sociuma, no vecākiem, no viskaut kas, kur mēs esam savākušies. Un jo jūtīgāks cilvēks, apsveicu, jo vairāk aplipis ar visu to, Mhm. neapzinoties savu iekšējo spēku un jaudu. Tu esi vienkārši tā kā magnēts, ņēmis visus sūdiņus, kas ir brīvi, kas nav piesieti. Visi mani pati pēc sevis to saku. Mhm. Un tad Jā. ir kaut kādā momentā, ah, es jau neko nejūtu, es neko nedzirdu. Jā, atlaid vaļā no tā, ka tu Mhm. esi aplipis un tu sāksi dzirdēt, jo mēs visi varam to dzirdēt. Visi. Visi, visas, visos laikos. Mhm. Ir tas, Nu, jā, kas nu, tā kā jā, bet nu, tas jau arī, jo vairāk tu ar sevi strādā, jo var un vajag, jo vairāk tu atbrīvojies no šī te visa liekā, jo vairāk arī tu spēj sev uzticēties, un jo vairāk tu sāc saprast, kad, nu, īstenībā man nevajag nevienu, lai man iemāca, man nevajag skriet pakaļ tādam trendam, man nevajag skriet pakaļ šitādam trendam, es zinu, ko man vajag, un es jūtu, kas man var palīdzēt. Un tad arī tu ej un to dari. Un šis, man liekas, viss, par ko mēs šodien runājam, ir tas, ko mēs darām savā kopprojektā Dievišķais restarts, kas ir vienkārši, jā, nu, pilnīgi absolūti tas iekšējs miers, līdzsvarošana, pamats, sakārtots pats šis te pamats spēja uzticēties, atcerēties to savu dvēseli, ka tev ir tā saikne ar viņu un ka tu drīkst viņu izmantot. Un
Nu jā, tas palīdz neuzķerties vienkārši uz vārdiem, kas ir radīti, lai pozitīvā veidā tevi notrigerētu un tu gribētu mesties un lai tev kāds iemāc kaut ko. Tev tiešām ir viss, un tevī ir šis tas sievišķais spēks, un, nu, ja tev ir no viņa bail, nu, tad nāc un dari kaut ko. Tāpēc, ka tev tur no Saproti, tā, kāpēc. Vai ne? jā, tur nav no kā baidīties, bet arī man ir bijusi sajūta tāda, ka, ja es tagad ļaušos tam sievišķajam spēkam, tad tur vienkārši tā māja blakus vienkārši sagrūs no tā spēka. Bet, Bet redzi, vēl tas joprojām viņu, stāv tās mājas tev jā, apkārt, vai ne? vakar braucu garām, tur ir, joprojām ir. Tas vietā. Tā kā, tā kā, jā, tiešām nevajag baidīties no savas sievišķā spēka. Nav vienas konkrētas lietas, kas raksturo sievišķību. Katra sieviete ir unikāla. Un tu nevari pateikt, ka zilais zvaniņš nav skaists, tāpēc, ka roze ir skaistuma etalons. Nu, nav, nu katrai ir savs, un ja zilais zvaniņš sāks tēlot rozi, nu tad es nezinu, kas tur ķēms sanāks. Un vienkārši embrace to, kas tu esi, neskrien nevienam pakaļ, seko sev un tīri tās visas figņas sev nost un sāc pamērcēt to pirkstgalu tajā sievišķajā spēkā. It's amazing. Un tam patiešām ir šobrīd kosmiskais atbalsts. Tā kā nav ko baidīties. Sievišķību strādāt var un vajag. Man vajag. Labi. Es domāju, ka Es mēs nopaļojamies un paldies par sarunu. Paldies, ka klausījāties. Ja ir jautājumi, droši rakstiet. Nākošajā reizē, par ko mēs parunāsim? Mēs parunāsim par ķermeniskajām kaut kādām sajūtām, vai mēs parunāsim nedaudz turpinot arī šo te tēmu ar es visu pati. Jo par es to tikko, ne. Esmu es tikko savā teicu, ka klausi vecāks. sev un dari tur seko sev, to var arī smuki pārprast, tāpēc varbūt nākošajā reizē to par pati zinu, pati varu. Jā, dziļa tēma. Yes. Nu tad tiekamies uz šo tēmu nākošais. Lai viss ir superīgi, var un vajag.